Čau! Un, Dievs, paldies tev! Paldies! Lūdzu, tas tev. Paldies! Mazs tāds gaismiņā siltumā. Ak, Dievs, paldies! Nav par ko. Cik superīgi! Nu, sēdies! Dievs! Paldies tev par dzējolīti! Cik super jauka! Paldies! Un svecīti, tu jau zini, ka man sveces es dievinu. Un nauda! Es šo varēšu ļoti labi izmantot. Paldies tev liels. Mums visiem patīk dot un saņemt dāvanas. Palīdzību no ģimenes, dzimšanas dienas dāvanas, kā arī ziedot dzīvnieku patversmei. Bet vai tu zināji, ka kopā ar dāvanu var nākt arī nodoklis? Nodokļi bez panikas. Čau, es esmu Muna Deivis, un šī ir mūsu raidījuma Nodokļi bez panikas jau 10. epizode. Un parasti apaļi skaitļi liecina par dāvanām, labiem darbiem un svētkiem. Šodienas tēma ir dāvanas un finansiālās attiecības nodokļi. Kā lai zinu, kad vienkārši dāvinājums ir pateicība, bet kad tas pārvēršas par ienākumu un kādi nodokļi tiek piemēroti? Es ticu, ka es neesmu vienīgais, kurš saņem dāvanā naudu. Nu, vismaz es katru reizi uz svētkiem gaidu naudu kā dāvanu. Un pirms es dodos uz mūsu raidījumu pārunām ar mūsu eksperti Ievu Liepiņu, es vēlos uzzināt, ko sabiedrība domā par šo tēmu. Sveicināti! Vēlējos jums uzdot jautājumu, vai jums ir nācies saņemt dāvanā naudiņu no tuviniekiem? Jā. Un otrs jautājums ir, kā jums liekas, vai par dāvanām vajadzētu iekasēt nodokļus? Nē, nu noteikti atkarībā no dāvanas izmēra. Jā. Droši vien, ja dāvina īpašumu, tad jā. Bet nē, par dāvanām noteikti kā likumā nevajadzētu iekasēt dāvanu nodokli par visām dāvanām. Nu, jānosaka kaut kāds robežu vērtība. Nu, nē, kādā veidā tad es tagad cilvēks no brīvas gribas man ir apsveicis jubilejā vai kaut kādos svētkos, un tagad es iešu, teiksim, tādā mājaslapā un deklarēšu nodokļus. Nē, man liekas, tas tā dīvaini. Es arī domāju, ka nē, jo tā ir paša cilvēka ideja, brīva griba, un viņš ir vēlējies tevi iepriecināt. Atbalstīt. Man šķiet, ka nē, tas tomēr ir tāda, ģimenē. Brīva griba, kad iepriecināt cilvēkus savējos un uzdāvināt naudiņu, vai ne? Nu jā, protams. Jā. Nekādā gadījumā, jo tā taču ir dāvana. Tieši tev. Jo īpaši tas ir no tuviniekiem. Man liekas, pat likumdošanā ir rakstīts, ka no ģimenes locekļiem nav apliekams ar nodokli. Jā, kā arī no draugiem. Noteikti nē. Vai jūs zinat, apmēram, piemēram, jau iet runa par naudiņu, cik var uzdāvināt jums naudiņas, piemēram, draugi? Nav ne mazākās nojausmas patiesībā. Jā, tāpēc mēs taisam šo raidījumu, un man liekas, es nebaudēs, bet 1200 vai 1400 eiro jums ir uzdāvināt jebkura persona. Jā, varētu būt kaut kas tāds. Mēs kaut kad vienreiz skatījāmies un pētījām to, kādus pārskaitījumus arī var veikt bez nodokļiem, un tur bija tāds kaut kāds 1000 ar kaut ko, jā. Esmu uzzinājis no cilvēkiem viņu viedokli par naudas dāvinājumu, bet kā ir, kad cilvēki vēlas palīdzēt citiem cilvēkiem? Kā ir ar ziedojumiem, un vai arī tur slēpjas nodokļu jautājums? Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, esmu sarunājis tikšanos ar biedrības Dakteres Klauns vadītāju Mariannu Milovsku. Sveika, Marianna! Man prieks iepazīties un paldies, ka piekritīji satikties ar maniem. Paldies, man ļoti patīkam, ka tu uzaicināji. Un es vēlējos vispār sākt šo sarunu ar pateicību un paldies par tavu biedrību. Es pats personīgi zinu, ko nozīmē būt blakus cilvēkam, viņu iepriecināt smagos brīžos, un pats esmu izgājis cauri šim. Tāpēc šī tēma man pat ir tuva un sirdī tuva un sildoša. Paldies par šo visu, un paldies, kad ir radīts Dakteres Klauns. Oi, paldies par tik jaukiem vārdiem. Tas vienmēr ir tiešām ļoti vērtīgi ir to dzirdēt, tāpēc, ka arī dakteriem klauniem, kur iet ikdienā slimnīcā, manuprāt, ir ļoti svarīgi dzirdēt šo novērtējumu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un klauni, viņi arī iet
tāpēc, lai redzētu tajās acīs bērnu un vecāku to vērtību, ko viņi dara. Tā kā paldies par labiem vārdiem. Es vēlējos uzdot tev jautājumu. Varbūt var pastāstīt cilvēkiem, kas īsti vēl nezin, kas ir biedrība Doktors Klauns vai Dakteris Klauns? Jā, mēs esam biedrība. Latviskie Dakteris Klauns, bet man liekas, nav svarīgi īpaši, kā mēs to saucam, ka svarīgi ir tā būtība, ko mēs darām. Un pirmais laikam, ko es gribu pateikt, ka šogad mums ir jau 14 gadi. Un mēs esam jau tādā pusauģu vecumā, kas arī nozīmē visādas, tos posmus, ka mēs esam izgājuši. Es domāju, ka mēs bišķi vēlāk par to parunāsim. Bet jā, Dakteris Klauns ir tas tēls, kas palīdz bērniem un vecākiem pārvarēt to emocionāli smago laiku slimnīcā. Jā, Dakteris Klauns, ko viņš dara? Viņš strādā. Ja dakteris strādā ar slimo pusi, tad dakteris Klauns strādā ar to bērnu veselo. Viņš atrod to bērnu veselo pusi un komunicē ar to. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo mums katrā pat, kad mēs esam slimi, mums ir tā puse, kas ir veselā, un ir tā puse, kas mūs uztur. Un dakteris Klauns ir tas, kas palīdz bērniem atcerēties, ka viņiem ir bērnība, atcerēties, neskatoties to, ka viņi ir slimnīcā, kad jā, viņi ir bērni, kad viņiem ir tā enerģija atbalstīt. Un mēs zinām, kad emocionāli labajā stāvoklī mums viss nāk daudzreiz labāk par labu. Tāpēc īstie daktori un māsas, viņi dara vissvarīgāko lietu, viņi ir zāles, un daktori Klauni ir vitamīni. Jā, kad tu aizsāki šo biedrību, vai kā tu vispār zināji, kā to aizsākt, kā pareizi vai juridiski pareizi, kā to visu saprati, vai tev mācījies kaut kur vai pašmācības ceļā iemācījies to visu izdarīt? Jā, es domāju par šodienu, kad es domāju, ka mēs runāsim par šo, es jau biju aizmirsusi, īstenībā 13 gadi, 14 ir diezgan daudz. Sev kā pusauģis. Tas jau ir riktīgs, mēs esam pusauģi, jā. Es atcerējos, kad man nenormāli novēcās, jo mēs esam divas meitenes, kas šo uztaisījies, un man kolēģi Renāta Kalivoda, un es nāku no biznesa vides. Es esmu strādājis daudz mārketingā, starptautiskos uzņēmumos, un mana kolēģa un partnere Renāta, viņa atkal nāk tieši no nevalstisko organizācijas sektora. Ja mēs zinām, tas ir NVO, jā, un viņa vienmēr ir strādājusi tikai tajos NVO. Viņa ir neformālās izglītības treneri. Tas, ko nemāca skolās. Tie saucamie soft skills, ko mēs zinām, jā. Tas viss notiek nevalstisko organizāciju sektorā, un viņa bija tas cilvēks, kas palīdzēja tieši ar to juridisko daļu. Ja mēs šobrīd runājam, mēs esam biedrība, jo kopumā ir nevalstiskais sektorāts, ja es nemaldos, ir divi veidi. Ir biedrības un nodibinājumi. Un tad, kad tu pieņem lēmumu, ka tu gribi darboties nevalstiskajā sektorā, tu izlem, ko tu gribi veidot, nodibinājumu vai biedrību. Par to noteikti vajadzētu iepazīties internetā. Un, jā, es zinu, ka jūs man prasījāt, kur paskatīties, bet man liekas, labākais ir skatīties uzņēmumu reģistrā. Un vēl ir forša lapa, kas ir nvo.lv, kas ir pilsoniskā alianse. Tur arī daudz ļoti ir aprakstīts. Un tur ļoti daudz informācijas. Tad atkarībā no tā, kāds ir mērķis biedrībai vai kāds ir mērķis, jūsu nākamajai organizācijai, jūs pieņemat lēmumu, vai tā ir biedrība vai nodibinājums. Bet kas, protams, ir svarīgi, es domāju, ka to visi teiks, ka, protams, ka ir ļoti svarīgi piesaistīt grāmatvedi, tāpēc, ka ir viens, ko jūs paskaties internetā un izdomājat, ka jā, laikam tas mums der, bet pakonsultēties ar profesionālu, to noteikti vajag pirms iesniegt visus papīrus uzņēmuma reģistrā, jā, jo pēc tam, tad, kad jūs pieņemat lēmumu, ir jāsniedz viss dokumentācija uzņēmuma reģistrā. Kā ir ar nodokļiem, vai ziedošanā piemērojas nodokļi, un vai ir kaut kādas būtiskas atšķirības, vai ziedo uzņēmumu, vai, piemēram, es kā fiziska persona vēlos noziedot, vai tur arī ir kaut kādas atšķirības? Vispār labdarības, un ne tikai labdarības organizācijām, bet visām nevalstiskām organizācijām var tikt piešķirts sabiedriskā labuma status, tas SLO. Ja? Un pirms tu ziedo, ja tu gribi kaut kādu atlaidi nodokļiem, vai pirms tu gribi iesniegt to ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ par medicīniskajiem izdevumiem un par apmācību izdevumiem, tad tu skaties, vai organizācijai ir tas sabiedriskā labuma status. Ko tas nozīmē? Ka tikai tajā gadījumā, ja viņš ir, tu vari saņemt to, to uzņēmumu var saņemt atlaidi,
ienākumu nodoklim, un tu vari saņemt papildus vai ne, to naudiņu atpakaļ, ko tu esi pārmaksājis. Un sabiedriskā labuma status nenozīmē tikai to, tas nozīmē arī to, ka mums arī viņš ir, tas nozīmē, ka ir lielāka caurspīdīgums lielāks, ir daudz lielākas atskaites, un tas, ko tu dari, pilnīgi noteikti nozīmē, ka tu sniedz kādu labumu sabiedrībai. Sabiedriskā labuma status. Mums daudz cilvēku pie mums vēršās, lūdzu, apstipriniet man, ka mēs esam jums ziedojuši tik un tik tur gada garumā. Es īsti pat nezinu. Jā, tā var izdarīt. Jo es parasti ziedojumu vienkārši noziedoju. Jā, tu vari vienkārši noziedot, bet tu vari iesniegt arī vidam par to, ka es esmu gada laikā noziedojis tik. Kāpēc? Tāpēc tad tu saņemsi vairāk. Ja tu iesniedz savus izdevumus par apmācībām vai par medicīnu, tad tu vari saņemt atpakaļ. Jo tu ar savu ienākumu nodokli tu jau esi samaksājis par daudz, un valsts tev var atmaksāt to atpakaļ. Kas ir tāds, piemēram, kad izveidoju šo biedrību, kas sākumā tev likās, ak, mans Dievs, kā es ar to tikšu galā, vai tik sarežģīti, un ejot šiem 13 gadiem, liekas tā, kad jau saprotams, vai ir kaut kādas tās mācības, vai, kad nav nemaz tik sarežģīti, vai kaut kādas problēmas, ar ko nācās. Man liekas, ka man ir abejādi. Man liekas, ka man bija problēmas, kas man likās sarežģītas, vai tās, kas man sāka likties sarežģītas. Jā. Jo man liekas, ka te, kad mēs sākam darīt kaut kādu lietu, ir lietas, ko mēs neapzināmies, un tas ir tik labi. Ja mēs apzinātos visas sarežģītību, mēs nesāktu tās lietas, vai ne? Tas mums likās. Tajā brīdī, kad mēs iesākām, mums likās, mēs tulīt notrenēsim vienu grupu, Dr. Klauns, aizlaidīsim uz slimnīcu, un tad viņi tur strādās. Ja? Un tad tu saprati, ka tev nāk visi tie procesi klāt. Viņus vajag uzturēt, viņus vajag motivēt. Cilvēki nāk ar atvērtu sirdi. Tas nav brīvprātīgs darbs, tas ir nedaudz apmaksāts darbs, jo viņš ir profesionāls. Mums ir Dr. Klauna skola, kas ilgst 9 mēnešus. Pirms tam mums ir 4 atlase. Tā kā tas nav tā. Šodien gribu atnāk, uzvelk sarkano degunu, paspēli. Tā kā tas profesionāls darbs. Tas nozīmē, ka cilvēkiem jāuztur motivācija. Tas nozīmē, ka ar grāmatvedī ir jātaisa visas atskaites. Vēl vajag gada atskaiti. Vajag saglabāt sabiedriskā labuma status, jo tu katru gadu apliecini, vai tu esi pietiekoši labs, lai saglabātu to statusu. Tāpēc man patika tas, ko es saklausīju tevī, kad jūs pirms sākāt atradāt labu grāmatvedi, lai uzzinātu, ko kā, un vai to vispār, vai tas ir beigās jūsu, ko jūs gribat darīt, un tas ir tiešām tā atslēga. Bet mans pēdējais jautājums tev ir, kāds būtu tavs novēlējums šajā pirmsvētku laikā mūsu skatītājiem vai cilvēkiem? Tas, ko es pieredzu savā Dr. Klauna vadītāja amatā, ir tas, ka es satieku vismaz ik 2 gadus, kad mēs veidojam skolu, fantastiski daudz iniciatīvas, labsirdīgus, fantastiskus cilvēkus, kas mums ir Latvijā. Un katru reizi es noticu tam brīnumam, ka mūsos ir nenormāli tik ļoti daudz. Tāpēc mans novēlējums būtu ieskatīties sevī, noticēt sev, ieraudzīt, ka tev apkārt ir tik daudz fantastiski cilvēki, kuriem ir tik daudz talantu, un iet uz priekšu un darīt to, ko tiešām gribās. Tas ir ļoti bailīgi, bet ticiet man, pats grūtākais ir iesākt. Tik līdz tu iesāc to iekšā. Tāpēc mans novēlējums ir iesākt to, kas ir ilgi atlikts. Un tad mums būs labi, man liekas. Jā. Liels paldies! Supervērtīgi saruna un liels paldies! Un tad jau varbūt mēs pat tiksimies arī ārpus šī raidījuma. Noteikti. Lai saprastu, kurā brīdī dāvans un ziedojumi kļūst par nodokļu jautājumu, es došos uz studiju, lai paskatītos ar Ievu šo tēmu padziļinātāk. Sveika, mana mīļā Ieva, un pirms mēs sākam mūsu raidījumu, vēlējos to novēlēt priecīgs Ziemassvētkus. Mēs tiekamies jau Ziemassvētku laikā. Sveiks, Dāvi! Priecīgi arī tev šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Paldies tev! Šodien mums ir, man liekas, tāda ļoti īpaša tēma, un arī saistībā ar svētkiem šī tēma. Ziemassvētkos vispār cilvēku sirds ir atvērts un siltas, un arī tas ir došanas laiks. Un tad šodienas mūsu tēma arī ir dāvanas, ziedojumi un finansiālās attiecības. Šo laiku es atceros no bērnības, kurš gan no mums nav gaidījis vecmāmiņu ciemos ar 10 latiem.
Pirms mūsu tikšanās es biju ielās un runāju ar cilvēkiem un taisīju interviju, uzjautāju, ko viņi domā par dāvinājumu naudiņām, vai viņi kādreiz ir saņēmuši dāvanā naudiņu, un vai viņiem liekas, ka par to vajadzētu maksāt ar nodokli. To atbildes noteikti var jau iedomāties, kāds bija uz šo pēdējo jautājumu. Kā arī satikos ar biedrības Doktors Klauns vadītāju Marijānu Milovsku. Jā, nu tu atkal esi lielu darbu padarījis. Jā, nu man ir tāda liela atbildība. Man tomēr jāsagatavojās, jānāk pie tevis un jāparāda, ka es arī ļoti daudz strādāju un cenšos un gribu palīdzēt cilvēkiem izprast šīs tēmas un arī sev palīdzēt saprast, par ko tad es īsti runāju. Tāpēc arī cenšos un daru. Jā, bet tu tiešām dāvi, esi ļoti daudz ko arī jaunu apguvis, es jūtu, un mūsu sarunas paliek aizvien profesionālāk. Jā, man nav tagad tikai tāds. Nu, nē. Nu jā, tā jau ir. Mēs izaugam, bet dāvanas mēs gaidām tikai, ko mēs ar gadiem iemācāmies arī dāvināt. Un mums arī ir vēlme palīdzēt citiem, bet parasti jau viss sākas ģimenē. Jā, nu šeit arī ir tas tāds pirmais jautājums par dāvanām un ziedojumiem, kad tas ir dāvana, kad tā ir dāvana, kad tā skaitās, ka tā ir dāvana vai ziedojums, un kad tas jau ir, kad tas apliekas ar nodokli. Nu, arī šeit var būt ļoti dažādas situācijas, bet pirmais un pats svarīgākais, ka ģimenes locekļu starpā dāvanas ar nodokli neapliekās, jo šeit ir svarīgi saprast, kas tad ir tie ģimene, kas ir tie tuvākie. Tur ir pakāpes, to es zināju. Jā, redz, tu jau esi jau iepriekš ļoti labi visu kaut ko apguvis, un tātad, protams, ir vispirms šīs pakāpes, no līdz 3. pakāpes asins radiniekiem, gan taisnā līnijā, gan sānu līnijā. Gan šķērstu līnijām. Nē, šķērstu līnija šeit nebūs. Bet to varētu izdomāt. Nu, lūk, tātad līdz 3. pakāpē tas ir mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš un sānu līnijā brāļi, māsas, tantes un onkuļi, kas mums ir asins radinieki. Šādas dāvanas šo personu starpā tu vari dāvināt, cik vien tu vēlies. Nav nekāda summas ierobežojuma, var dāvināt gan skaidrā naudā, gan bezskaidrā naudā, gan īpašumus, gan mantas, gan drēbes, jebko, ko vien tu varētu iedomāties. Tātad nodoklis šeit nav jāmaksā. Un pie asins radiniekiem, tātad mēs zinām, kad ir līdz šai 3. pakāpē, kā tu atceries, bet vēl papildus ir laulātais. Un arī, ja ir reģistrētas šīs partnerattiecības. Jā, tas man bija tieši nākošais jautājums. Kā ir ar partnerattiecībām? Jo tas ir mums tāds jaunums. 2024. gadā Latvijā tika ieviestas partnerattiecības, un kādi tur ir tie noteikumi? Tieši tādi paši reģistrētajām partnerattiecībām attiecas iedzīvotāja ienākuma nodokļa likuma izpratnē. Tieši tie paši atvieglojumi, kas ģimenes starpā un laulāto starpā. Tātad šeit ir viss vienādots, un arī partneri vai laulāties savā starpā var apmainīties dāvanām. Tad par to nodoklis nav jāmaksā. Bet arī te nav viss tik vienkārši. Bet tas ir tikai tad, kad ir reģistrēts pie notāra šīs tās partnerattiecības. Un to, kā var pārbaudīt, ja kāds vairs neatcerās, ir viņš reģistrējis partnerattiecības vai nav, portālā Latvija LV mēs katrs par sevi varam šo izziņu paņemt, vai tu esi šajā fizisko personu reģistrā iereģistrēts kā ar partnerattiecībām vai nē. Tātad mēs to varam pārbaudīt, un tas ir dokumentāli pierādāms. Nu, lūk, un ģimenes locekļu, laulāto un partneru starpā šī dāvana apmaiņa notiek bez limita, bet, ja šī dāvana sasniedz un pārsniedz 10 000, tad ir obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija. Nu, lūk, un tad ir vairāki piemēri, kad, piemēram, ja tēvs meitai uzdāvina 5000 eiro, meitai ienākums nav apliekams ar nodokli, un ja gadā viņai citu dāvanu nav, tādā gadījumā viņai kopējie gada neapliekamie ienākumi ir šie 5000, un tas nav 10 000, un deklarācija obligāti nav jāsniedz. Savukārt, var būt cita situācija, kad brālis no pusmāsas saņem dāvanu 10 000 eiro gadā, un vēl, piemēram, saņem brālis dāvanu no tēva 3000, vēl kaut kādu mantu dāvanā, un viņam jau šie
kopējo dāvanu summa gadā pārsniedz 10 000, nodoklis nav jāmaksā, ja tie ir radinieki vai ģimene, un gada ienākuma deklarācija ir obligāti jāiesniedz. Tā ir starpība. Nu labi, Ieva, skaidrs ir par ģimenes locekļiem un dāvinājumiem, bet kā ir, ja tev draugi, kaimiņi vai attiecībās puisis vēlas uzdāvināt naudu, vai tur ir limiti? Tātad, ja mēs runājām par ģimeni, laulāto un reģistrētām partnerattiecībām, tur var apmainīties ar dāvanām. Bez limita, tikai jāzina, ka jānodeklarē ienākumu virs 10 000 kopā par gadu, ja ir 10 000 un vairāk. Bet runājot par tām citu personu dāvinājumiem, kas nav tavi radinieki, kas ir draugi un tā tālāk, kā tu jautāji, tādā gadījumā skatās katras atsevišķās personas dāvanu, un gada laikā, ja tā pārsniedz 1425 eiro, tad ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis un jāiesniedz gada ienākuma deklarācija un tā tālāk. Tātad, ja 100 draugi tev uzdāvinās katrs par 1400 eiro kopā, tev jau būs 140 000 eiro un tev vajadzēs nodeklarēt neapliekamos ienākumus, jo katram šī dāvana nebūs pārsnieguša robežas slieksni. Savukārt, ja kāds tev būs uzdāvinājis Ferrari, kur būs pārsniegta šie 1425 eiro, tev būs jau jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis no šīs pārsnieguma daļas. Nu, redāvi, dāvana var būt no labas ticības, vēlot tev labu un gribot tevi iepriecināt, bet dāvana var būt arī ar atlīdzības raksturu. Tad ir faktiski divu veidu dāvanas. Un ja ir dāvana, lai tevi iepriecinātu dzimšanas dienā, tas ir neapliekams ar nodokli no vienas personas 1425 eiro. Savukārt, ja es tev dāvināšu dzīvokli kā atlīdzības nozīmē par to, ka tu mani uzturēsi līdz dzīves beigām, tad tas jau būs ienākums, kurš būs apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo dāvana atlīdzības nozīmē par kaut ko ir atlīdzība, kas ir viss apliekams ienākums. Situācijas ir ļoti dažādas. Kā ir par dāvanu dzimšanas dienā no uzņēmumiem? Šādā gadījumā mēs nerunājam par divu fizisku personu attiecībām, un uzņēmumam jau ir uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības, un uzņēmums par tevi uzdāvinot tev, teiksim, kaut vai grozu, kaut kādu viņu produktus manā dzimšanas dienā. Tādā gadījumā, ja uzņēmums tev dāvina, viņam ir pienākums samaksāt iedzīvotāja ienākuma nodokli un visus citus nodokļus, kas attiecas uz dāvanas izsniegšanu tev. Tev saņemot šo dāvanu vairs nekādi pienākumi attiecībā uz ienākuma nodokli nav, jo pienākums ir uzņēmuma pusē. Vienīgais, ko uzņēmums drīkst, nemaksājot ienākuma nodokļus, dāvināt saviem darbiniekiem līdz 100 eiro gadā. Un viss pārējais uzņēmums jau šo nodokli būs samaksājis. Bet tikai tad, ja tā ir dāvana kā dāvana, lai tev pateiktos, ka tu labi izskaties vai tu vienkārši simpatizē, bet ja tas būs dāvana atlīdzības nozīmē, tas ir savādāk. Tad tev būs jāmaksā nodoklis, jo tu būs devis kaut kādu pretizpildījumu. Parasti atlīdzības rakstura gadījumos šai dāvanai ir līgums. Kas notiek, ja cilvēks saņem dāvanu medicīniskajiem pakalpojumiem vai izglītībai, vai tur ir kādi atvieglojumi? Šīs arī ir tādas svarīgas lietas patiesībā, jo gan medicīna, gan izglītība var būt ārkārtīgi dārgi pasākumi. Un šādos gadījumos, ja cilvēks saņem dāvanu izglītībai vai medicīnai, pat vienalga, vai tas ir radinieks vai nav radinieks, tam nav nozīmes. Šie ienākumi no dāvanas nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja cilvēks izglītību ir ieguvis augstskolā, valsts akreditētajā, ja ir speciālā profesionālā izglītība akreditētajās sistēmās, Eiropas valstīs vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, tātad var mācīties visā Eiropā un pamatot šo savus izdevumus ar attaisnojuma dokumentiem. Jo, ja tev, piemēram, kaimiņš uzdāvina naudu, lai tu mācītos kādā Beļģijas universitātē, tev ir jābūt attiecīgi dokumentam, ka tu par šo universitāti esi arī faktiski maksājis. To es nezināju, ka tātad jebkurš cilvēks, ja tu gribi iet mācīties, var tev palīdzēt iegūt izglītību. Jā, viņš var uzdāvināt tev naudu izglītības iegūšanai. Tev, protams, atkal, ja šī ienākuma pārsniegs 10 000, ir jāiesniedz deklarācija, ka tu šādu dāvanu esi saņēmis, bet saglabājot dokumentus, protams, tu vari izlietot šo naudu un nodoklis tev nav jāmaksā. Līdzīgi ir arī ar medicīnu, kad var uzdāvināt naudu medicīnas kaut kādu operāciju veikšanai vai ārstniecības
jebkādiem šāda veida izdevumiem, izņemot kosmētiskās operācijas. Tādu plastiskajām operācijām nevar neviens dāvināt. Nevarēs. Kāpēc? Tas nav godīgi. Tas ir uzlabošanas darbs. Tagad pāriesim uz nedaudz sensitīvāku tēmu. Uztur naudiņas bērniem. Vai tas arī skatās kā dāvinājums? Nē, noteikti nē. Bet uzturlīdzekļi bērniem nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmkārt, valsts uzturlīdzekļu garantijas fonds nodrošina šo minimālo naudiņu, kas bērnam ir jāsaņem no vecāka, kuram ir pienākums izmaksāt šos uzturlīdzekļus. Tie alimenti, ja? Jā, tie ir cilvēku valodā vienkāršajās runājot, sarunvalodā tie ir tie alimenti, un pieaugot algai šajā gadā no minimālajai algai no 700 uz 740 eiro, protams, pieaug arī šis apjoms, cik ir minimāli jāmaksā, bet interesanti ir tas, ka uzturlīdzekļiem nav nekādi griesti, cik daudz var maksāt, ko likums pasaka, kad uzturlīdzekļiem jānodrošina ir ierastā dzīves kvalitāte un tam līdzīgi jāspēj nodrošināt bērna vajadzības, kas būtu bijušas nodrošinātas savādākā veidā. Līdz ar to uzturlīdzekļi atbilstoši šim vienošanās dokumentam var būt arī principā bez ierobežojumiem. Bet atkal, tik līdz uzturlīdzekļi gadā pārsniedz šos 10 000 eiro, ir jāiesniedz gada ienākuma. Tātad, es to saprotu tagad jau tā. Ja tev jebkas pārsniedz 10 000 eiro, tev vienkārši ir jāpasaka vidam, hei, man ir 10 000 gadā bijuši. Ja viņi ir neapliekami ar nodokli. Parunāsim par ļoti interesantu tēmu, kas ir ārsti un kukuļdošana. Es dzīves vienmēr esmu redzējis, kad pie ārstiem iet ar dāvanām, ar končām vai alkoholu, kas man liekas pilnīgi vispār nepieņemam, kā var iet pie ārsta vai ķirurga un dāvināt viņam šo te alkoholu, pudeli vai ko. Bet jau no manas bērnības to esmu redzējis, ka tā dara, un es domāju, vēl joprojām to dara. Un ne tikai ar dāvanām, bet arī ar aploksnītēm. Un tad, jā, kur tur ir šī robeža, kad tas ir kukuls un kad tas ir tiešām tikai dāvana un pateicība no sirds par, izglābto dzīvību vai labu operāciju? Dāvana un kukulis ir pilnīgi dažādas lietas, un par kukuli un kā tādu, kas tas tāds kukulis ir, var atrast krimināla likuma pantos. Tur ir aprakstīts, ka kukulis ir kaut kāda mantiska vērtība, ko nodod amatpersonai ar mērķi, kad amatpersonai jāveic kaut kāds pretizpildījums, kaut kādu konkrētu darbību veikšana vai atturēšanās no kaut kādas konkrētas darbības. Tātad kukulis ir ar kaut kādu mērķi sasniegt tev vēlamu rezultātu. Savukārt dāvana ir kaut kas tāds, ko tu dāvini pateicībā, vai kā tu pats minēji tam pašam ārstam, vienalga, kas tas arī būtu, arī zināmā mērā arī dzeram nauda ir pateicība par kaut ko, tātad kaut kas, ko tu dod labā, tādā labā nozīmē, lai pateiktos cilvēkam un negaidot neko atpakaļ. Tāda konkrēta kaut kāda vērtība, cik tad kas būs kukulis, kas būs dāvana, tā jau faktiski nav noteikts būtībā. Ir šis mērķis, kādēļ mēs šo dāvanu kādai citai personai dodam. Jā, ar tām dāvanām tas tāds klasisks stereotips, kad ārsti, kam nes dāvanas, bet vai tu zini, kad arī kādreiz universitātē pasniedzējiem aiznes dāvanu? Jā. Tāpatās mēs jau arī izlaidumos dāvinam skolotājām dāvanu par pateicībā par to, ka viņas mūs izcieta. Un aiz lielas laimes, ka mēs esam tikuši prom. Bet līdz ar to no tā mēs varam secināt, ka jāvērtē situācija, kādā tad šī dāvana tiek pasniegta, vai tas ir uzskatāms par kukuli vai nav pēc būtības. Vai tu saņem kaut kādu labumu no tās dāvanas varēs? Jā, tieši tā, vai tu sagaidi, ka tev būs kaut kāds labums. Bet dāvi tādā plašākā nozīmē Latvija ir pievienojusies konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanu kopš 2014. gada. Līdz ar to katrā uzņēmuma vadības pienākums ir rūpēties par to, lai šī kukuļdošana nenotiktu lielos apmēros amatpersonai, īpaši starptautiskos darījumos, un tas arī pie mums ir jāievēro. Milzīgs tev paldies par izskaidrošanu, un man liekas, ir vairāk skaidrs, kas tad ir tās dāvanas, bet galvenais ir apzināties un zināt, kam ko dāvinam,
ko mēs dāvinam un kādā apjomā mēs dāvinam. Un arī taču ārkārtīgi nozīmīgs ir dāvināšanas prieks. Jā, galvenais ir dāvināt, manuprāt, no sirds un neko negaidīt pretī. Un sākt dāvanas iegādāties jau laicīgi. Milzīgs paldies, ka esi kopā ar mums šai raidījumā un skaties mūs, un tad jau tiksimies nākošajā epizodē. Un atceries, ja kaut ko vēlies man uzdāvināt, tad to droši var darīt. Paldies! Tiekamies nākamajā epizodē. Priecīgus svētkus! Priecīgus svētkus!